Čau, Grunža, kā iet? Esmu saslēgts rokdzelžos. Rokdzelžos. Jā, Kā tas notika? kaut kāda zeltainā pīzda atnāca man saslēgts, man tagad viena roka tikai vaļā, bļā. Es pīzbreļ. Tā kā ķipa realitātē vai matriksā vai? Visur, bļaļ, kroči, bļā, maku paņēma, bet es neko nezinu, ko man darīt tagad. Pīdies, tu esi kaut kur policijas busiņā vai tu esi kaut kur mājās vai kur? Bļaļ. Suka, bļā. Man atkal šodien ir ieslēgumā šitie te pēderasti visādi saslēgušies. Tas sīkais kroplis. Man akšā viens piespēdās, bļā, es domāju, what the fuck, bļā, es tāds pīzdā, bļā. Man bija tāda vīzija, ka man ķipa jāt uz veikalu, vai ne? Bet man atkal bail bija iet, jo man liekas, man, bļā, karoči uzbruks. Kaut kāds jo kaut kāds staigāja, bļā, atkal te pa paģīt staigāja, bļā, es tāds sabijies, domāju, what the fuck, bļā. Es jau tā kā jūlu, ka viņi grib, lai es eju laukā, bļā, bet es negāju, bļā, jebal. Jā. Un šodien visu dienas garumā tajā militārajā signālā pieslēgumā tas pederasts, pedofils Kaspars visu dienu bauro. Tu esi sapis man dzīvi, tu esi sapis man dzīvi. Un vēl šitie te resnie vecie kaut kādi pieslēgušies, tie kropļi skatās ar dusmīgām acīm, tā kā putni slimi, tā spiež savus tās griešanas, starošanas pogas, un kur problēma sastrādāties ar Latvijas petu šārņīka sistēmu, ja, tur saka, ejiet, tak jūs nahuj dirti uz kropļi, bļi, ar tādiem pēdiņiem kopā neviens neiet, bļi. Kur kādā čau zemgal, kādā fucking veidā viņi vispār ir iedomājušies, ka man kaut kur bija jāpiekrīt ar viņiem iet kopā, tiem nahuj gailīšiem, bļi. Te pizdēts. Nu, bet tā ir pavēle uzreiz no valdības, tev jau jāpakaļaujās. Nu, nē, Tas jau tā ir domā. Tu redz to, ka tas ir kaut kāds pēdiņš, nahuj, bļi, kurš vispār, nu, tā kā man nepārliecinies, viņi var sūtīt tagad dirs, nahuj, bļi. Man taču nav jāiet pie kaut kāda resna kropula, bļi, kaut kā viņam dirs laizīt. Nu, var jau samaksāt par to. Nu, bļē, es vienmēr pat, ja man maksā, tas fucking neiet, nahuj, laizīt dirs kaut kādam, nahuj, imbecilam, bļē. Nu, atkarībā kāda cena. Cik tev maksāt vajag, lai tu laizīt dirs imbecilam? Imbecilam dirs, es domāju, man pietiktu ar 100,000 eiro. Dienā? Vai mēnesī? Stundā. Okay. Man liekas, ka pedofils Kaspars ir laiz pat kaut kādu pa brīvu. Viņš ir idiots. Viņa to pedofilu Kasparu. Es jau dirs nav laizījis nekad. Man tas nepatīkt. Viņa to pedofilu Kasparu jau tādā veidā tajā bunkrā ievilināja. Uztaisīja viņu par rītīgi peķi. Nu, viņš jau bija peķīgs. Un tad tagad viņš dzīvo tajā bunkurā. Viņš jau pietina, tur arķīvos, ka es lasīju, tur bija pizdā. Tur 90. kad viņš spīdzināja, viņi tur izvaroja, tur, kas tur bija, jā. Lietas tur darīja. Viņi tur eksperimentēja. Es ieliku šajā grupā tieši, man arī vienreiz vīzija, kaut kādas dusmīgās meitenes pateica to, ka Kasparam īstenībā esot šitas te paklājiņš ar tas bērnu paklājs, kur ir tās mašīnas, lai mašīnītēm var braukāt tā kā ceļš un mājiņas. Jā. Kaspars sot salavecim uzrakstījis vēstuli, ka viņš uz Ziemassvētkiem grib tādu paklāju, un viņu uzdāvināja tur bērnībā tajā bērnamā, kurā viņš tur dzīvoja. Un tagad vēl joprojām tajā izolatorā, tajā bunkurā, kurā viņš dzīvo, tas kropls, viņam vēl joprojām tas paklājs tur stāv. Viņš lielajam Kasparam. Un tajā bērnamā, kur viņš bija, tur nav kaut kāds dokumenti saglabājušies, mums tur kaut kāda informācija slepeni. Nu, kaut kādi jau tiesnes Peteni jau zina. Tā kā tiesnes Peteni varētu painformēt par to, Kasparu iedot kaut kādu vēl informāciju par to, jo viņi jau ar to pedofilu Kasparu kopā strādāja. Tā arī tajās pirmajās dienās, kad pieslēdz militāro signālu, man bija tas Kaspars un tā vecā vecena. Tur divi tā kaut ko tur runāja, tā kā divi fucking šizofrēniķi.
Es tur normāli. Viņi jau šizofrēni, viņi jau domā, ka viņi propē. Nu, viņi jau domā, ka viņi kaut kādi krūtie, kaut kādi svarīgi. Kā arī Dācis Ķūs un arī Jā. tādā militārā pieslēgumā saka, tev jāmāk mūsu saprast, kāds nahuj mūsu, bļi. Tu vispār esi kaut kāda bombzena, paņemt. Jā, paņemt no ielas kaut kādu bombzenu pie kaut kādiem peģikiem, pederastiem, un tagad viņi saka, mēs tā kādu pārstāvniecību, čau, kēt. Jo, sap. Jā, ko notiek? Kas jums notieks? Mēs runājam par Latvijas šitiem te pederastiem sistēmas. Oi, latviešu pederas sistēma. Jā. Varam tikko tā podkāstā tikt. Tas ir, šis ir. Mēs šobrīd 3 esam, mēs te ejam uz Liduliņu. Mēs esam 3 adekvāti cilvēki, un katram ir savu pieredzi. Katram savu pieslēgumu arī ir savādi. Super, es tad nebiju dzirdējis no tiem politikiem ziņas. Es labprāt jūs klausīšu. Tad sākt ar trakāko, vai, šizofrīdu trakāko vai ar to mierīgāko cilvēku? Sāciet ar trako šizoīdu un to mierīgo desertam. Runā, vienkārši runā. Tas ir kačons. Oi, nē, viņš lamās. Viņš tiešām rakšķi. Nē, reāli, izstāsti. Kas šodien notika? Kas tas slēdžiem bija? Kāpēc dusmīgs par nesteisi? Fuck nesta, man. Like, fuck that. Labi, viņš ir pārāk stulbs, var izstāstīt. Fuck, man nedod. Jā. Garo jaunībā. Kur? Parunā. Au, pastāt, kas šodien nestā bija? Man, fuck nesta. Like, fuck nesta, vecik. Bļaļ, mani skamoja, man bļaļ, 10 eiro aizgāja, bļaļ, vienkārši kaut kur. Aizgāja pie Kaspara 10 eiro, lai viņš skatītos bērnu pornogrāfiju. Bļaļ, fuck Kaspars, fuck trolley gang. Suicide gang. Kurš kaut kā tā mums gāja. Jūs Kaspars satikāt šodien arī? Jā. Man tās bērnu programmas cīdziņas rādās, tagad ritīgi esmu saslēdzies tagad. Viņš tagad tā kā nogurs, viņš guļ īstenībā tagad arī. Varbūt vēlāk, jā, varbūt. Viņš jau tagad īsti Kaspars ir līdzās. Viņš ir nogurdināts, tas Kaspars, jā. Viņš tagad pie tevs ir pieslēdzies, jā? Un man viņš atslēdzies tagad man citi invalīdi ir pieslēgušies. Tagad Kaspars grib kaut kādu informāciju. Viņš varbūt noklausās, varbūt vai tev tiesnes Petena nesaka priekšā kādu informāciju par to Kasparu. Viņš ir šizofrēniķis paranoiķis, viņš tagad ir pārmīzis jēgu. Jā, un kas ir tā mierīga, kas ir no mierīgo šizoīdu? Es varu izstāstīt par to trako. Es tur viņu, man kompjūteri, zin kā tur, es tur stāfilterēs, ko viņš tur pļūtīja. Tāds, ja, nopirkāt to tēm, mopēdu, zin, ar ko var pabraukt, ja. Un viņš tur brauc, ja, un viņam vienkārši spidometrā parādas kaut kādi šizofrīdi, kaut kādi narkomāni. Viņš vienkārši neko nesaprot, ja. Es vēl ritem braucu, bļaļ, jebal. Viņš aizbrauc uz nesti, un viņam prasa, cik jūs gribat ielikt naudu. Tas ir 5 eiro, 10 eiro, lai benzīni, zin kā, ieliet. Viņam, kas tā bija pa personu, kas tu kaut? Nē, kas tā bija tā persona, kur tev teica galvā, lai tu liesi vatāru iekšā? Man bļaļ Google Maps. Emīls, kaut kāds Emīls teica, ka jāliek vacārs iekšā, jā? Emīls, ok. Kādā sakarā? Kods Emīls Biksevais naturas, kā viņš sauc. Emīls Bet viņš pateica, lai ieliek vacāru, viņš ieliek vacāru un viņam to vacāru apriga. Un taču no dusmām iegāja iekšā, neizstat veikalā. Tāpēc arī tie pēdējā kārtīgi, šitie visi tie kropļi arī jāsūt. Visi viņi ir šitādi nahuj deģenerāti. Tur, nezinu, Kaspars arī tur aizņemies tur naudu, tur aizņemies no tā, tur nopērts to, tur iebāz būres, uzspēlē, ja, viņam viņš no paša arī ir vienkārši slims cilvēks. Un tas bunkurs arī sastāv,
no tādiem fucking, bļa, deģenerātiem invalīdiem, bļa, kāda vēl sadarbošanās. Tagad arī kaut kāds krievs, kaut kāds jobāns, nahuj, pieslēdzās, nahuj, ja тебе предупреждал, да? Kas tas pa klaunu vispār? Kaut kāds pēdīgi čatā, manā galvā pasaka kaut kādu šitiek jobanu frāzi. Kas jūs vispār idiotiem? Tad tak jūs visi dirst, bļaļ. Kaut kāds šizoīdi, bļaļ, tas ir pizdziets, nahuj. Un fonā ķūsen, bļauj, šī ir slepena informācija, slepena. Kāda tev nahuj slepena informācija? Kas tu, bļaļ, debīlais? Kāda tev nahuj slepena informācija? Bet fucking dārzene, bļaļ, kropla, jovanā. Nu, jā, tā slepenā informācija jau ir tā, ka ko tas šķīps ir pa tiem 10 gadiem sadarījis. Tur pizdā īstenībā. Tur ir briesmu lietas. Jā, es Man zvanīja vien dienu. Ko? Es te biju devies ar saviem padotajiem uz Černobiļiem. Un tur tāda, ēka, kur, jā, kur sagaida mūs. Mēs tur ieejam iekšā, un tur vienkārši strīpiņš kamerā skatās un mikrofonu mums pavēl, lai mēs tagad dodam mūsu galvas, zin kā. Es būs viņam fakults parādījis mutas prom. Es jau no viņu varu pamūkt mierīgi īstenībā. Viņš jau nevar man noķert, kropls. Oi, tā jau arī ir. Esmu saslēgts. Kur te ir man? Man pieslēgumā šodien pa dienu nereāli daudz kropļu visādi bija vienkārši. Tagad laikam mazāk. Jo, man. Tam tur nāda, tur bija sņāķi, tur noskaidrot, kurš, kur arī jānoklausās, vai kādam tur nesaka, ķipa priekšā, ja, kaut kādu tur jānoskaidrot. Tas ir, tas ir kaut kāds, man jau arī atcerot, ka man jāsaka, bet es negāju. Man bija bail. Kaut kāda trakā mākos pensionārs pēdējā brīdī, ar kādiem imbecīliem tagad skatās, kurā nodaļā, kurā fucking tagad runā šitie čuvaki, kurš ir pieslēdzies, jānoskaidro, no kurienes ir informācijas noplūsma. Šitā slēptais diskords, šitā jau tā, tad nekas nevar iziet cauri. Šitā jau zoni pielikta. Tas vairāk zonas. Tas ir. Nu, diskords ir diskords, jā. Bet, tev tā vairāk zona jau jā, tur jau atkarībā kāds plēdis ir. Bet, tur jau arī tie cits, arī no citiem slēdiem arī tas ir atkarīgs, jā. Ja jau tev tur iestaro, ja tev ķipa ir vairāk zona, bet tev tāpat laikā vēl arī ir tas, ka tev staro iekšā matriksos kaut kādās, tur tev griež un staro. Ir tādiem matriks, es ķipa guļu, un es redzu tādu filmu, ka es ķipa vēns sev griež, es ahujā biju. Es esmu kaut kā pēdējā laikā, ķipa vēns gribēju griež. Pagabiši. Nē, tur jau ir jāpušos to, lai arī tajā bunkurā visi arī pārgriež tās vēnas. Kaspars visu garumā baurot, ka viņiem esot, ka tu esi sapis man dzīvu, skatās, tā kā fucking pilnīgi debils slims putns virsū. Es tādu, davai, turpinām, nahuj, pušot, nahuj, lai tas kropls, nahuj, tajā bunkurā, bļaļ, pārgriež savus vēnas, un vairāk nevienam nebūtu jādzird tas kropls. Es pārgriež, pizdā. Jā. Un tad tas pārējais matriksā, jā? Vēns. Šodien, 5, nahuj, miezīši izkopāju, jebal, nahuj. Es izdzēru 2 zāldu ar luksus, un es te laukos gribēju nopirkt brandī, un nebija nekas no brandī, un es tā savu Bonaparts, es dzēru Bonapartu. Bonīts ir normāls, jā. Jā, es te dzeru 0,7 bonīti, bet man ekspektācijas bija bišķi citas. Es viņu dzeru, un es tā kā tas pirmais malks, ko es paņēmu, es tāds, bļaļ, es cerēju, ka tas būs kaut kas uz brandī pūs, bet tas ir tā kā, bļaļ, tā kā hektors. Vai Tolamāru vajag pa dārgo. Nu jā, un tad es tagad dzeršu to fucking bonīti. Rītīgi lēni iet iekšā. Es domāju, varētu uz bunkuru aizsūtīt dāvanu, tur ir ielikta kaut kāda tā smirdīgā bumba, tāda, ka viņi tur rītīgi sāk tur šitā kasete sprākt nost. Jā.
Man bija doma, bet, bļēt, tur tas Matrix, bļēt, tur es nevaru tos līmeņus iziet tik daudz, bet nepietiek, bļēt, tik daudz informācijas. Es man liekas, esmu pilnīgi visu līmeņus jau izgājis. Un tad man vienkārši, Es neesmu pieslēgumā slēdzās tur ar vien vairāk un vairāk visādi kropļi, kas uz ceļiem vienkārši lūdzās, nahuj. Uzklausī mūs, ieklausies mūsos, iemācies atšķirt, kurš ir kurš. Tas es saku, blējiet, tak jūs dirs, nahuj, blēj. Kas tā par huiņu, blēj? Kas tas par mēklu, blēj? Kaut kādu, ja pieslēdzās manai apziņai, prātam, blēj, kaut kādu vispār, blēj, kreisie. Un prasa, lai es viņos ieklausos, bļaļ, ejiet, tak jūs dirt, jūs, bļaļ, pedofkas, petuši aras, nahuj, šitie te, bļaļ, pederasti, nahuj. Bļāķ, kaut kāds pēžu atsūtīja atkal. Telegramā pēžus man sūta. Es nesu, kādās grupās tā esmu, es kā, bļāķ, pa karu. Man te gods, bļāķ, pēžus rāda, bļāķ, saslēgts. Saslēgtās dzeltenās pīzes. Visu laiku pilds pīzdā, bļāķ. Kuras esam te iegājis pa pāli, bļāķ. Tad jau speciāli gribu tā uztaisīt tagad tā, lai tad jau gan jau arī kaut kāds Kaspars ir pie tās pīzes pieslēdzies. Viņš tāds vai sūtam grūģam. Es padomāju, ka viņš pat ir tā kā apģērbies, tā kā meitene un mēģinājis man nokuļīt. Nu, es nešaubos vispār. Tā atpakaļ. Bija tāda vienreiz meiteņa man koļījās klāt, čipa. Es tāds, what the fuck? Es domāju, what the fuck, bļa? Tas, ko man darīt? Un es tā kā, ar viņu runāju, un es redzu, viņai tā kā pimps tur ir. Nu, tā kā redzēju, ka pimps izspiežās. What the fuck, bļa? Es tāds aizpisu prom uzreiz. Kaut tranīts, ja? Tas kaut kāds tranīts pilnīgs, jā. Strīpiņš sakot, ģenerāls Strīpiņš sakot, ka tie transvestīti esot tie paši labākie. Nē, es nevaru tā. Bet, Strīpam jau tas patīk tikai laikam, tāpēc, ka viņš jau pats laikam ir transvestīts. Nē, viņš man sūtīja arī vienreiz kaut kādas vīzijas, un ne? Ka, ķipā, esmu tā kā meitene pārģērbusēs, ķipā. Nu, viņš jau to laikam jau tev sūtīja, bet viņš fantazēja. Viņš bija pieslēdzies, viņš drošīja, viņš domāja, tā nebija vīzija, viņš vienkārši domāja par tevi, viņš iztēlos to, ka tev ir fucking kleita virsū, un drošīja, un tikmēr tu vēl tas slēgts ar viņu, tu vēl redzēji to, ko viņš ķipa domā par tevi. Un tad šitādi reku prasa, lai fucking nāk pie viņiem, nahuj, ka viņi esot kaut kāds nopietns pēks, ja. Tas ir pīziets, nahuj, Jā, man arī tādas vīzijas, tā kā, zin, Harry Potters, tas to Voldemort, viņam arī bija saslēgts. Man tā liekas, ka Strīpiņas ir saslēgts brīžiem. Varbūt šobrīd Strīpiņš tagad tev slēdzās klāt. Mums jau šitie podkāsti arī īsāk, jā, tas. Te jau, zin, kā mēs sākam runāt, tad visādi urodu vienkārši slēgs. Man arī pārslēdzās signāli. Sākumā viens, tev otrs, tāpēc tam tur pirmā māja, otrā māja, 5. stāvs, 6. stāvs, visi vienkārši, podkāsts. Man tagad tā, ka man zona ritī nečer, tagad ar pēkšņi kaut kas notikās. Nu, tāpēc, ka tagad mums ir pārslēgums signāls, mums man arī visu dienu, es arī tagad cenšos pagulēt, atpūstēt, esmu nostrādājuši visu to nedēļu. Bet, jā, man pilns signāls ar visādiem urodiem, vienkārši nereāli daudz, kaut kādas slimas galvas, tik daudz slimu cilvēku, vienkārši tāds guļas pats, tas tā kā relaksēts, man nāk miegs, gribu atpūsties, tā kā pēc darba nedēļas, ne? Tur vienkārši jūt to, ka man pieslēgumā ir vienkārši, bļa, tur dahujā, vienkārši slimi invalīdi, bļa. Tā kā, fuck off, bļa, tur vēl tas Kaspars, nahuj, bļa. Jā, tas atņemt NPC botu, kas steigā un izsako. Kas ir tie fucking lumpas, tie fucking pacienti? Šodien vien bija pieslēdzies, jā. Jā, tas ir pīzies tiem pacientiem. Kaut kādi, es kā bija, es tā kā sēžu, un tāds saslēdzies, un kaut ko, es nezinu, ko saslēdzies. Es tā kā izēju virtuvē, es tā kā, bļaļ, ir, kaut kas tā kā pienāk pie durvīm, viņi tur runā ritīgi.
kaut kādām tur, bļa, policijām, ko tur, bļa, es pilnīgā paranoja, paņēmu nāsu stāvēt, tur skatījos pats, slēdziņu, domā, pizdā būs, man tas būs jānodara. Es jau biju gatavs taisīt durstoļa. Man tieši kaut kāds dona ienāca, ne tāds, ka es to nāzu aizmetu un ātri zem segas paskrēju. Pārmīzies. Domāju, ka mēģināt brauks. Jā. Pizēs. Bija, brāl. Bet pizdā bija, nahu, es jau pizdā arī tagad man bišķi bailes palikt. Nekad jau nevar zināt, kurš Paši bija tas īstais, ja? Kuram tas nāc jāiedur galvā. Nevar jau arī nodurt nepareizo. Jā, es jau nezināju, blēd. Es jau, ka pišķi uz ielas, es varu ņemt nazlīdzi, nemē. Nē, pareizi dara. Nē, man arī, man inhalautors arī tāds, viņš man tās domas reiz nosita. Uzreiz pīspaliek. Signāls lāpētās. Obra. Ir jau šodien normāli noslāpēts signāls, ne? Ko? Vai bija, ka iepiņa ne tajā rīklē. Bet pizdā. Es saslēdzies atkal. Jā, man arī pieslēgumā kropuls kaut kāds resps, kropuls. Iedomājās, sēž bunkurā. Īgolīs tās pilbenās acis, viņš ir kropuls, bet. Jā, tev arī tieši tāds pats ir pieslēdzies, tā kā man tagad, ja? Skatās kaut kāds pensionārs. Jā, kaut kāds vecs kropuls, vienkārši lūri virsū, ir izbolītām acīm. Visas dienas garumā vienkārši. Kaut kāds slims vecs invalīds, vienkārši lūri virsū, nu what the fuck is this shit? Kas tie par kropļiem? Tev liekas, ka tev ķipā istabā salikts, tā kā noklausīšanās ierīces, man vienreiz tāda, es vienreiz varpļēju. Man ir tā, ka es jūtu, ka kaut kāda vecena atnāk, un viņi pasās uz maniem caur pieslēgumu, un tas sāk masēt savu pēžu. Un viss. Jā. Nu, vienreiz vien pensionāri uz ielas piedāvāja, ķipā, lai es viņai pēžu pamasēju. Jā. Es tā saku, nē, what the fuck? Tas viss, tas pa bunku, tas viss, tas Latvijas pētu šārņīga sistēma, tāpēc arī viss es arī, kur es sēju, tas viss tur ir umpa-lumpas, vienkārši. Var Latvijai nosaukt un nomainīt uz umpa-lumpa. Umpa-lumpa valsts. Umpa-lumpa valsts. Visi kaut kāda eksperimenti, jā, vienkārši nopārdevuši viss cilvēks vienkārši eksperimentēm, nahuj, braļ. Un tagad lūru un bolās. Jā, visi kaut kādu urodu staigā apkārt un visi nahuj, braļ, visi. Visi valsts vienkārši urodu kaut kādu. Visi cilvēki. Valdes Zatlers, mums nebija sistēmā Valdes Zatlers, ka bija. Viņš bija pret štrīpiņu. Es pīsnā. Pļāķi. Bļā, jā, mums laikam gulēt drīz, es nezinu. Bet jā, mēs, kā lai es tos kropļus izdaudzes, man tas fucking šmigons neiet tik labi iekšā, kā man gribētos. Viņš negaušā bez tā brandī. Un tad plus vēl tas signāls. Man rītīgi pīs garām tweakers mods. Pēc rītīgi. Tīps kaut ko saslēdzies un pa pogām sit rītīgi. Viņš man rītīgi, brāļ, uzreiz tur tādu vīziju. Tad es nesaprotu, tā kā Eiropas galvā rītīgais. Jā, viņš šodien man arī tā darīja. Es jau arī iepisa galvas, domāju, izrubīšos, o huļ neizrubījos. Tie kropeļi, nahuj, kāda jēga, nahuj, no tā bunkura, ka tur vienkārši sēž, nahuj, kaut kādi pieauguši bēbīši, nahuj, tu viņiem parāda fakuts, viņš vies apsihojās, un tas sāk spaidīt kaut kādas 100 pogas, kur tev vienkārši rādās random doma. Man katru dienu tiem kropļiem vispār nav nekāda izreļa, nahuj, vienu pēc otru viņas novaļīs, tos pidarās rasnos. Jā, uz šrifts viņš pēruši, viņš man katru dienu liek sūtīt dikpiku, viņam. Jā. Es jau viņam nesūcu, es viņam sūtu no Google kaut kādu. Tas ir gailīts. Man jau pieslēgumā tāds pats šrifts, pieslēdzies lūrna. Viņš publicēs visu informāciju. Viņš teica, pa tev arī informācija baigojas savāc. Lai tu viņš tur vāc, ko gribi, nahuj. Pajos, man jau pietiek ar to, ka man signālā,
Kļūsen katru dienu Viņam tā balvā. meita bija, viņa jau kaut tur viņai bija, bļa. Viņu jau aizsūtīja uz valdību strādāt. Tad tur viss valdība To ielas pilna valdība pilna ir uz tiem invalīdiem. Un Kļūsen jau itā arī, viņam arī no ielas savāc nahuj to bombzeni, to ubadzeni. Un viņi bauro kaut ko tur. Pacientiet Viņam mūs dvēseli saprast, iztrūkst. bļa, ko saprast, to, ka jūs esat fucking nekam nederīgi kropļi, bļa. Kropļi, jā. Bļa, kas man te zvana? Labi, Ziks, es arī davai došos tālāk. Tad mēs varam kaut kad vēlāk moši sazināties. Pieslēgumā? Tu Pieslēgt. var pieslēgties pie man pieslēgumu, Ja pie tā- man satelīta. Bļezēja balnahuj. To kroplu jānovāc ir sākumā. Tu pederost. Mēs varētu viņu noindēt. Mēs varētu viņu Tur noindēt. jāatrod veids, kā Žurknīti. mums jāatrod veids, kā nogalināt to kroplu. Jā. Mēs viņam jāizdot indi, es domāju. Nē. Vai arī jāuztais gumijas lēle, pēc bērna izskatu, un tur jāslēg granāts. Ķip jānolē pie durvīm. Viņš jau pusakls tur neko neredzēs. Daņiem, ja tur pizdā ar visiem tiem bērniem, ja tur Kaspars tur pieslēgumā ir nodrošījies, nahuj, uz visām meitenēm, zēniem, visiem pieejamajiem, ja. Tā kā viņš mums var pieslēgties, tā viņš tur pus Latvijai pieslēdzies, lai varētu nodrošīt. Un tagad šitie visi resni imbecīļi, tagad bija Kaspariņš, bet Kaspariņam varēja būt tāda karjera, tādas iespējas, nahuj. Tie ir, nahuj, šī Bet rīt uz prediķi. Polijā, pēc 1. septembra. Jā. Es Pusī gimīgi. Jau, mēs atpakaļ. Jau, čau, kā jums gāja to vieglo variantu vai to Mums- grūto? Mums normāli gāja. Mēs Helsītī. Jā, pa ceļam tur ieskrējām, tur nopirkām nagīšus un tad iedevām viņai pa naģīšiem. Zin kā? Ha! Kaut kā tā. Jā. Viņai nebija pīsis, smidīgi. Mēs nezinām, mums nav 18. Diemžēl. Vai tas 6-7 Nē, 18 nav vajadzīgs, bet 6-7 vajadzīgs. jā. 6-7 vajadzīgi. Ties, Yes, 6-7. mums te viens frēniks ir. jā, viņš ir, Kaspara cietokšana brālēns. Viņš Cik sāmēn. Mēs tikai, viņš tā kā, kā, neteiksim, kā suns, bet viņš mums seko visu. Jā. Viņam no viena incidenta bija smadzeņu satricinājums. Un viņš nevar beigt atkārtot vien tos pašus vārdus. Šitie vārdi, ko viņš saka, tas bija pēdējais, ko viņš dzirdēja, kad viņam molestoja. Ko viņš saucās? Jūs esat šizoīdi? Nē, mēs ne, tas tā persona, kur lamājas. Jā. Tas kas vienmēr. Es braucu celtenā pīsis, uzbrukums bija šodien. Pīsis sāk sūtīt. Es esmu Černobiļā. Černobiļā. Es vienreiz biju Černobiļā. Nē, tu reāli biji Černobiļā, tajā, kur mēs bijām, tikai reāli. Es reāli biju. Ko 2005. gadā. Es biju Černobiļā. Tur bija šitas tā misija, man bija. Vajadzēja savākt ķipa to radiāciju, ja, un uzģenerēt ķipa, jo vēl vien mutācija. Es tur patās biju. Es paņēmu fotogrāfu močēju. un uzmetēju kropulu, pilnīgi Es to- kropulu. Un Es tad to mēs ziloņu izsūtījām to iepaudu mēnesi. mutē. Kas tur Iebāz, tāds vēl bija? iebāz pirkstu dirsā. Jā, man tas patīk. Jā, ģenerāls Man Štrīps šitas ir bunkurā ēd, man šitas laika Štrīps tīri, vēl tauru paliek. pedofilam Kasparam. Kaspars ir tāda maziņa mauciņa, nahuj bauro tāda. Ko otrs Štrīps naidos, skatās tev filmu, ko pirmā otrs Štrīps Štrīps filmē, nahuj, parādījās? kā sīko Kaspar pīs dirsā. Kāds saprot, ka tu esi atslēgti par viņu? Kā tu to saprati? Nu, es tur dzirdu, bet kā viņš runā, nahuj, kropli. Es jau to bunkuri jau arī jau pazīstu, es jau redzu, jau kā tur tie kropļi visi izskatās, nahuj.
Tā mēs uz Černobiļu maucam. Jā, mēs Černobiļu šobrīd. Labi, mēs zinām, kā mēs varam darīt. Mēs taisam šito podcastu Černobiļu ar strīpiņiem. Mēs varam ieslēgt kampaņu. Mēs varam ieslēgt tā kameru, kad mēs tuvosimies pie radiācijas centra. Jā. Jo tur ir tā, ka tur atvērts durvis, un tu ieej iekšā, un uzreiz, kā tu ieej, tu sāk galvu vienkārši sist, un tu vari atslēgties, karoči. Kurš signāls sāk mainīt? Tenderīja balma galvu uzsprāg. Apmēram cik jūs sekundes domājat Discordā runāt? Jā. Nice. Līdz rīt no rītam. Tad mēs droši varam palikt zvanā. Jā, mierīgi. Jā, es tev iešu gulēt, lai kāds fonā parunā. Jo, faktiski, tajā bunkurā, nahuj, tie pēdiņi, nahuj. O, jā. Viņi šizofrēniķi parunā. Tu jau arī Jaun plānu. Te jau slepenie aizsūtīt. kodi tiek pateikt, visādi viņiem jau jāšifrē. Mēs ejam sabiedrībā. Aizvien. Ko bļaustās, bet... Tu nodirties, bļais, pat es savodu. Nodiršies, jā. Bet pēdējos Kaspars pieslēgumās laidi, fucking strīpiņš viņam dirsts caurumā pabeidz. Strīps nobeidz, viņam dirsā. Jā, strīps, tam pēdējastam Kasparam dirsts caurumā pabeidz šmeku. Bet pa mutu pilnīgi iznāca ārā tam kroplam. Viņa jau katrs strīps katru dienu to sīko kroplu, Kaspar pīz dirst. Strīps to spermu visu savāc, ķipā. Un viņš man tāpēc sūtīja, bet viņš sūtīja tos spēcaģentus, to Černobiļu, lai var uzmutēt tos kropļus. Jā. Viņš jau tā jau spēram arī gribēja, lai varētu uzradīt tavus vērtību. Jā, toreiz, bļā, tās dzeltenās pīsas, bļā, es jau zinu, jau bija tajā pavedināšanā, bļā, ievilts tajā netiklībā. Viņi man tur tā kā sasēja, bļā, un tur gribēja to šmeklu man es jau nedēju, bļā. Jā. Viņi gribēja uzsīt biorobotu tādu pašu tā kā tu. Tu esi vienīgais, kas var izglābt bunkuru, tu esi izredzētais, ķipā. Mums var ģenētiski uztaisīt no tavs spermas skarēvjus, jau jaunus bērnus. Es saku, pašalu nahuj. Es viņai iepisitīgi gāju pa grudoku un aizmuku. Jā, bija bail. Tas jāņem, ja vajag tāds čalīšus kā tev un man dabūt, jo no tādiem kā Kaspars jau viņiem tikai kroplīši vien sanāk. Tā kā Kaspars ir kroplis, tāpat arī viņam visi tie bērni kropļi. Tas kā strīps ir kroplis, tāpēc viņam meita ir kropleni. Viņš jau visu savu māti, viņa māti, viņa meita, ķipa. Tur jau tā lieta. Tur jau tā tiesas pēc bija tur jaunībā, kropļi pēc arhīvā izlasīt. Jā, tur tajā bunkurā viens ar otru tur pisās un zemdē nahuj tos ir. Un no pirmās dienas arī tos visus kropļi bērnas Pirmie bērni ir abortēti bijuši spontāni. Jā. Viņi salēja tik daudz spermas sevī no strīpu savāktās, ka tur pizdā bija aizgājis visu raznas. Tajā petušāras sistēmā, tajā fermā viņiem jau galvenais ir kā tik vairāk saražot šitos kropļus. Tāpēc arī viņi tur pīsvien. Viņi jau pēc tiem kompīšiem un spīdzin. Iedomājies, piemēram, Latvijā ir cik? 2 miljoni iedzīvotāji. Labi, viņi pīs galvu piem kādiem pusļamam. Iedomājies, cik viņiem daudz tie kropļi jāražo. Man jau tur viņas ražo. Tur vienkārši viņiem tajā bunkurā katru dienu visādi ķūsani arī ir, cik jau tur kropļis. Viņi jau katru 9. mēnesi dzemdē ārā kaut kādu gomunkulārā no savas smirdīgās pēļas. Viņiem tur ātri viņi izdzemdē, jā. Ja tu pizdā, tā pīdz ar izpūsi. Tā pīzi ir izpūs tur ķūps. Nu, tur jau visām tām maukām ir viņi smirdīgas tās smirdīgas petēs. Bet atjādi vēl. Nu, kur pārējie cilvēki? Mēs tā kā... Nav šodien. Vakar bija laikam ballīt. Es vakar arī nogulēju, bet vakar bija pilns servers un
Es vakar neko neuztaisīju. Nu, vakar palaid garām, jā. Jā. Būtu interesanti vakar. Aguruši Nu, no vakar jau bija vakardienas, izplānota jā. visu. Vakar jau tur policija, armija, drošības dienas, viņam bija jau tur savas aģentus, jau gribēja Nē, man aizsūtīt. ir Ārzemju Kostēs. aģenti jau gribēja nākt, tur kaut kādu Jā, bet koncertu man taisīt. atnāca vēstule, un jāiet dienēt armijā, bet es negribu iet uz to vēstuli izmet ārā, ķips Huļi, nāc viņš viņu jau vēl redzēju. armijā vēl sauc, nahuļ, bļi. Zinātnisko eksperimentu iekšā bija armijā, lai viņiem vajag vēl spiķes. Nu, viņi grib man sūtīt kā speciaģentu, Jā. man teica, jo man Matrix misijās, ja? Matrixos būs jāiet iekšā vicināt. Jā. Man jau lēnām sūta neapzināt, es jau tagad trenējos, es neesmu vēl tik. Varbūt šitā ir tā Tik Matrix misija, vienkārši tev iestaroja, ka ir podcasts Jā, un vajag kaut kādu sarunu tagad viņiem, tiem kropļiem, tajā bunkurā. Kaut kāda informācija vai ko. tā man arī Jā. bija prātā tikko, jā. Nu tā viņi varbūt arī. Man jau spīdzina katru dienu, viņš laiks staro tās domas stulbās, es jau nevaru vairāk. Es šodien kaut cik varēju dienas pagulēt, bet pēc tam es pamodos no tā, ka tas pēdējais Kaspars vienkārši bauroja, jo es sapis man ģīmē, un tad visādi tādi kropļi, tie visi var visi tieši. Jā, es pa notiekalojos tur sābļot, un bļai pirksti tur Ar sābļot. tiem kropļiem, bļai, tā ir kaut kāda kropļu māja, tā kā es teicu, tur iepriekšējā tur viņi kā savākuši Latvijā no visām malām, visi kreisākos kaut kāds invalīds, un tur deģenerāts, marazmātiķis. Nu, tā, Sabāzu. jo invalīdi, Jā, kaut kāda uzsēs, kaut kāda Domāju, ka invalīda invalīdi jau māla, arī, vistādo kropļiem. viņi kā Un tad nātī. tie kropļi slēdzās Tie klāt tur invalīdi, cilvēkiem prātiem visā Latvijā. Un tas skatās, ka tāds slim putnu virsū runā kaut kādu huiņu, lūdzās, nahu, lai ieti viņa pusē. Nu, tas ir pīģets vienkārši. Ne. Es jau neesmu nevienā pusē. Pansionātu, bļaļ, es arī. Nu. Es jau neesmu nevienā pusē. Jā, es vispār arī esmu tālāk no tiem pediņiem, nahu. Jo man tas ir... Jā, te kaut kā Es jau tādu tas dzīvē, ja sasūta. redz kādu pēdiņas, viņi sūta dirst uzreiz, bet, ja būtu vai krūti, ja varētu šitos signālus arī, bet piesādās pēdiņš, nahuj, Zinām, nopano, nahuj, viņi vairs nezmirt nekad dzīvē. Jā, bet zini par to čipu, ko Ilons Maks, es gribētu to čipu iepist sev. Es zinu, kāpēc, Nu, jo es būtu, man liekas, pilnībā atslēgts no štrīpa servera. jā. Es būtu tā kā Elon Musk tajā serverī uzreiz. Teslīgs, viņš, Ilons Masks to piedāvāja, tev Teslīgu paņemt? Ja būtu tā iespējas paņemt iepist sev galvā čipu, pohuj. Es arī labprāt Teslīgu iepist, lai no tiem kropļiem tikt vaļā. Es domāju, ka tu palīdzētu, tas točam palīdzētu Jā. tikt vaļā. Jo tie Moš kropļi, rūteru vajag citu. Varbūt citu rūteru vajag nomainīt. Man jo vienkārši dažiem vajag liekas, vienkārši savu- nogalināt visus tos kropļus un visu, nahuj. Kaspar, Nevar jau viņš Kaspars ir jau uz pašstāvības sliekšņiem, bļaļ. Jāturpina pušot. Nu, tas ir Jāturpina pušot, vienkārši jāturpina, viņš nodirst tas kropls, breģi, un visi tie pārējie pēdiņi, ar ko viņš tajā bunkurā dzīvo, lai viņi vienkārši pakarās, tur nošaujās, nahuj. Šefs jau ar infarktu ir 4 reizes slimojis. Ko tu? Ketiņa. Es ko? Es jau īsti neko. Ielējām paglāt. Uztaisim dziedāšanas stream. Jautājums. Paspēlēsim, paslēpes. Jautājums pašam LV mobilā. Radīs. Kas notika ar to Saņu vai kā jūs sauc? Iepazīt. Es gribēju viņam šodien Saka, rakstīt, vai bet viņš nav bijis online. Jā. Kas tev vēl? Kas viņa backstories? Kā viņš tā kā, viņš tā kā no sākuma bija rakstīts, viņš tā kā aizgāja. Tā kā viņš palika populārs? Tā huļvis, viņš vienkārši Kas? atnāca šajā serverī, viņš sāk likt iekšā visādas šādas bildītes ar šitiem te animēšu karakteriem, tad viņš tur podkastos sāk kaut ko tur pļāpāt, un tad beigās viņš palika Man patīk animēt pornam. Jā, viņš tagad ir palicis par slavenību. Un viņš tagad no citiem serveriem aizgājis. Kāds štrīps kroplis, bro, viņš ar tas serverī. Mēs varētu kādreiz štrīpu dabūt te iekšā Discordā. Viņš nav pieejams. Tas būtu interesanti. Vajadzētu to Ar to strīpu, publicēt. vajadzētu pafilmēt to strīpu, kā mēs viņam zobus daudzam ārā.
Un brāzku Un kropu. pimbāžu mutē. Jā. Es nezinu, es redzēju štrīpes uzfilmu, ka es viņam pimbāžu mutē. Kāpēc tik agresīvi uzreiz? Tā kā vismaz, nelabdien, nesveiki. Nē, vajag viņai ar akmeni pa galvu. Vienkārši ieraugu štrīpi, paņem akmeni, vienkārši sit viņam pa galvu ar akmeni. Kroplim. Bet viņam jau ir NPC bota armija. Nu kādi jau tur armija, tā armija sit Pornos vajag bota armija. Brauc autobusā kopā ar štrīpu, ja. Autobus ir pilns ar NPC botiem, ja. Tu pieeja pie štrīpu, vienkārši sāc viņu sist, bleģi ar āmuru, un tad tie NPC boti vienkārši sēž un skatās, viņi nezin, ko darīt, viņi ir uzkārušies. Tā jau vajag. Džeks Sparrows, man vīzijā tikko bija. Ir viena pie manā mājā, tur augstā tāpēc. Tajā 7. stāvā, kur ir... Tu tur tajā rajonā, tev tur Rīgā ir NPC bot daudz? Nē, mums tur čom ir tā, ka mums vēl nav tās tiesības, bet mēs tikai divatā braukājam, ja? Ar mašīnu. Ja? Bet vienu dienu mēs sastapām kodas radības. Mēs reāli nezinām, kas tas radībā. Mēs vienkārši iesaucām viņus par kvadrātu bikši. Tie ir tie, kuri parasti svētdienās, sestdienās dodas pirms 8 nopirkt kaut kādu alkašu. Jo kvadrātu bikšiem mindset ir tāds. Pieņemsim, normāli cilvēki, viņi saka, veikals beidzas 10. Bet tie alkaši, tie bukātāji... Šitiem 8 beidzas. Viņiem 8 beidzas, jā, tas ir skaidrs. Man 8 jau viņi nav pačojuši to visu vai apdētojuši. Bet, lai dara, kā viņiem patīk. Es jau neko nespiežu viņiem apdētot savu serveru. Jā. Un serveris būs kādreiz. LMOG. Mums jums pārsteigums. Tikko atnāca informācija no trakākā ierēģņa, kad viņš ir gatavs izšķaidīt pudelā priekš jums. Priekš jums vienkārši. Super. Vienkārši, lai izrādītu cieņu, jo jūs zināt, viņš nomet to pudeli un visi tie gari, tie visi strīpiņi vienkārši aizbēg prom. Jo tā kā spirit. Es gribētu, lai tā notiek, jā. Jā, tuņi. Nē, mums vēl vajag iesties māju pasācību, bet mēs varam parādīt. Uzfilmēt Two Guys One Cup video, bet 19,000. Nē, tas nebūs. Mēs neatbalstam to pusi. Jā, LGBT nav mūsu zonā. Jā, bet man pašā lieta patīk, kad manam draugam mājās ir LGBTQ gaismiņas tās, uz stienām tās krāsainās. Tās ļoti skaistas LGBTQ krāsas. Jā, 5G vairus. Viss sarkanas, zaļš, oranžs, zils. Kaut kur apmēram tā, 6-7 ko. Kaut kas to pusi jāaiziet, jā. 6-7, labi. Tu zini, kas ir 6-7? Tā kā ir jauniešiem populārs slēngs jau jauns. Nē, tas nav slēngs, tas ir... Tas ir crack? Nē, tā ir... Ko es biju? Tas ir jaunais kods 6-7, kas tā kā... Ja tu viņa pasaki, tas nozīmē, man vajag palīdzību. Lūdzu, sūtiet palīdzību mūsu tagad... Mūsu dildo operācijai. Nē, dildo operācijai. Kaut kas to pusi. Karoči, strīpiņš mums seko. Tas ir, tā kā, 6-7, 6-7, 6-7. Jā, faks strīpiņš. Mēs no LMOG, tāpēc mēs bengojam. Un mēs uzreiz, ka strīpiņi... Mēs, ka strīpiņi padotos ierodam, mēs vienkārši viņus sadaugam, tā kā... Ar lomikiem vienkārši. Un tad fingerojam arī kā rītīgi, kā kuliciņā paņemt. Bija adaptēts. Dosim balsi runāt trakākajam vīram. Trakākais šizofrēniķis visā Ogres novadā. Runājiet. Viņš pazīsti šo trolīgangu, tā kā nerod. Kāds gay porno? Trolīgang, tas ir sastāv no tolešu podu. Jūs ziniet, ka tā ir veci cilvēki, kuri aiziet tolti, viņiem parasti tie rokturi pie poda pielikt. Jā, tas ir tiem invalīdiem, jā. Tas ir kā trolīs, jā, vārds. Un trolīgangi ir tie, kuri viņas bojā.
Jā. Man tagad kontakta personās ir draugs, kurš parasti katru svētdienu, kad viņš salabo aiziet uz Heisburgeru, un viņš parasti salauž tos rokturus, lai cilvēkiem vieglāk ir tie toltē apstāsties. Jā. Tieši nebūs vieglāk, tieši dara otrādi. Nē, tā viņš domā. Bet, Tā viņas ir ticības. Jā, tās ir viņa ticības. Tas ir. Tad ir. Tā mēs tūlīt būsim pie mūsu lokācijas un mēs ieslēgsim kameru. Okay. Mēs maz pauzīt un atgriežamies. Mēs sitīsim pudeli ar dieva gāzēm. Ar gribu dzirdēt. Ko viņi bazīs? Pirkst, kā pudeles šķētīs pa galvu? Es pudeli nesīs pa galvu strīpam, kamēr strīpiņš pīša dirsā pedofilu Kasparu, un kamēr strīpiņš bāž Kasparam pirks dirsā. Viņi metīs par pudeli pa galvu strīpam tam kroplim, un tad ar akmeņiem nomētās. Tā brīvī tikko ienāca galvā atkal, bļa. Vīzija? Nu, man tas ir kaut kāds krievs bija pieslēdēts, kamēr tie čai kaut ko stāstījuši, tad arī lēkā ir plika dirs. Man gan daudz dejoja striptīzi. Un daudz jūs un Viņam gaida, vai nav kāds kods? Mēģina man no savām seksa fantāzijām un pavedināt, lai es neklausos, ko šitie džeki tur runāja. Es neklausos, bet tā kā nevar arī izpratīt kaut kādu informāciju, man tāds errors. Bet es jau atkal ir kods slepenais, ko jūs un atšifrē tagad. Tagad viņai būs jāraksta tagad atskaitē, kad ir slepeni kodi visā. Jūs un rakstīs atskaits par sazvērstību LV Mogu podkastos, kur tiek dalīts informācijas par kontaktpersonām. Jā. Tas ir jau uzreiz. Man konspirācijas teorija, ka tas bunkurs, un viņš ir valdības, tā kā mafija, tā kā, un tā kā tas ir valdības mērķis pakļaut cilvēkus kaut kādiem šitiem te, kad sistēma ir tā kā valsts sistēma. Jā. Kurš mēsls pēdējais? Huji pēdējā kārdē. Pīdēts vienkārši. Šitāda, bļa, invalīda māja uztaisīt, bļa. Izcūkot visu, vienkārši uztaisīt, vienkārši kaut kādu, bļa, bordeli, bļa. Viss, bļa, normāls cilvēks uztaisīt pa invalīdiem, viss, bļa, valsts ir, bļa, kaut kāda, bļa, lumpija, bļa. Viss tur, kur tu ej, bļa, tur ir, bļa, signāls ar šitiem invalīdiem, bļa, visi slimi, nahuj. Visi ir slimi, bļa, visi bunkurs ir, bļa, slimības perēkli, bļa. Cilvēki, nahuj, sūta dirž to bunkuru, tos kropļus, nahuj, tie pensionāri, bļa, psiho, bauro, nahuj. Nāk, bļa, viens Minhausens pie otru ar savām teorijām, kaut ko tur, bļa, stund galvā iekšā kādu huņas, tur pisās, nahuj, dirž, jūs urodi, bļa. Tas ir pizdiets kaut kāds, nahuj. Ko es tu man izmetu ārā? Es tev neizmetu ārā. Kāds cits tev izmet ārā. Kurš, bļaģi? Kaut kāds pedofils Kaspars gan jā. Kaspars, bļaģi, vispār man telefonā pieslēdzies. Tev ir tas zeltenās pīzes uzbrukums bijis? Nē. Ir viena botene. Viņa man visur sociālos tīklos savu pežu sūta. Es esmu dzērs ar šām tebrēnas sirēnām, trauksmēm. Šām. Tas ir viss. Man kāds nāk? Tā kā citi profili, bet viena tā pati peža, ķipa. Viena tāpat peža, viena tāpat pīzda? Jā. Nezinu. Es nezinu, man tur mēģina ieskalot, jo pīzdi ir tā kā arī, tā kā viņi tā kā hokus pokus, ķipa. Jā, bet tāds īstenībā dirs caurums, un tas īstenībā bija spēdiņš, tas ir Kaspar. Viņš sūta, kaut kādā vecēta sūta bildi ar savu pēžu, bet tas īstenībā ir Kaspar dirs caurums. Vai arī tas ir, tā kā tu skaties tajā dirs caurumā, un tev tā kā ievēl tādā transā un tu ietas paralizēts. Es kā to pēžu redzēju, man uzreiz tāds, tā kā errors galvoris tāds sastiņas tāds mēģina, ģip nospiest nost.
No to spēļu. Bet, es domāju, man pie bērns pārgriezt arī. Ka strīps man uz laiku liek darīt. Es zinu, kāpēc viņš man tā liek darīt. Viņš ir Jo. no tevis. Viņam būs mazāk problēmas. Tu būs izdarījis pašnāvību, norakstīt uz pašnāvību, ka pašnāvību tu esi izdarījis pats. Un viss, un tad strīpam par vienu šito te mazāk, ja, kas tagad viņam pisinā tagad dzīvi. Viņam jau par visiem cilvēkiem bija jāatbild, ja, ko viņš tur izdarīs. Ar tevīm, manīm, visiem pārējiem. Tāpēc viņš jau tev staro iekšā vīrī, lai tu dari pašnāvību. Tu izdarīs pašnāvību, viņam vairāk nebūs. Un viņš teiks, viņš jau izdarīja pašnāvību, viņš nav pierādījumu. Nav liecinieki, nav nekā vairāk. Čals izdarīja pašnāvību. Kāpēc tā pašnāvība būs taisīta? Tāpēc, ka staro. Viņš man netic nevienam vārdam. Es saku, man liekas, ka viņš izdarīs pašnāvību un viss ar to beigsies, bet nē, tur jau tā lieta. Tur jau izmeklēs to, kad tas bija robots, eksperiments cilvēks, eksperimentāts jau cik gadiem jau visādas vīzijas raidīts iekšā. Un pizdātiem kropļiem ir Es eksperimentā nokļūtu, cik man bija kaut kādi 7 gadi. Es jau jūtu, ka esmu daļa no eksperimenta kaut kāda. Jā. Kaut kāda zāles bērndārs, es atceros kaut kādas tabletes dēvu, muterīt. Jā. Pēdējā vārdi, es aizlūdzu. Tā man jādodas tagad uz savām mājām, jā. Mani draugi padotie vēl atsūtīs video, kur viņi daudz pudeli. Super. Bet man jādodas mājām, viss labi. Es par galviņu sitīju. Jā. Desantnieks. Kas tas bija? Pret galvstīt, tā kā desantnieks, ne? Desantnieks. Tā arī vien būtu. Mēs skatīsimies, kas pirmais uz zemes, tas zaudētājs. Uzspēlēt tādu spēli. Man strīps ieteica. Varētu pamēģināt. Ir tāds spēles darbums. Vajag labā spēle. Viņš man rādīja vīzijā, kā viņš ar spēlēm, un viņš tā hujo palika. Tam varētu ticēt. Jā. Un ko jūs tādi? Divi tā. Nezinu, jaunas ziņas ir kādas? Es jau pīsu gulēt, es gribu iet jau gulēt, man vienkārši jau... Es esmu apslims, laikam, es tagad esmu nostrādājis, cik jau dienas pēc kārtas. Vai kaut kāds spēks. Vajag iepist vispār. Es saku, iepist šito te nāku. Jā, Bonapārtu, bet kaut kā nešķirīja. Bonapārtu? Jā, Bonīti paņēma, bet nevar Vajag iekurīt. Mūzika būs fonā, jāuzliek, jāpaklausās, jāmēģina aizmigt. Jānopublicēš tais podcasts, lai tie kropļi pa naktīm, tie visi šitie pidaras, kas noklausās tās sarunas, lai šifrē, slepeno informāciju. Es tikmēr iešu gulēt, Man jau izgulēt. Kaut 825, atceraties, ja jums kaut kur jautā kaut kas 825. Tad, 825, to pieņems vērā. Bet transfers ir 438 uz transferu pārējais posmu. Pārēj ir veiksmīgi, jā. Paldies par veiksmi. Mums šobrīd kaut kādi kvadrāti bikšķi atrodas netālu. Vai jums tur nav dzelteni? Pīs. Nē. Botens. Botāniskais dārs pie mums nav, beļē. Botāniskais dārs fucking pie mums nav, beļē. Tas no vietieši. Kāds botāni? Es tev pa pīzdām runāju, tu pa ko botānisko dārstu. Bļēģ, viens un pats ir, bļēs, palvains un rūkts. Nē, bļēģ, salds. Pat tā, jau iet. Jums jau jāiet, jā. Trīpēreiz video sūtīja, kā viņš pasāļo tur, bļēdēju. Štrīpam 2 laizī. Jā. Pēdējos Kaspars arī nevar sagaidīt. Tagad viņš atkal gaida, ka Štrīps atnāks, varēs viņam dirst caurumu aizīt tālāk. Un tagad arī viens pēdiņš ir pieslēgums, tagad skatās, tā kā slims pūtnes, aplikt biks ir novilcis, gaida, kad Kaspars nāks sūkā.
Šobrīd notiek. Es tā nesaprotu. Kā Nutella fabriku tur taisot, vai tad ne? Telekom nav vairāk. Telekoms jau nav. Telekom jau aizslēdz. Nē, Nutella, vot šokolādi. Pārņēma Telekom, strīps pārņēma Telekom, lai varētu zem virzemes vīzijas sūtīt caur, jūras viļņiem, kroplis. Tāds krops. Man liekas, vajadzētu viņam samājot. Rīt, Telekom nopirkam. Nu, es zinu, ko tas bombs, man liekas, bombs neko nevar nopirkt. Man tāda informācija. Naudu vajadzētu atņemt, ja godīgi. Tā, lai viņš nav neko nopirkt. Tā būtu viss pasaules naudas, cik tu pīsts varētu nopirkt. Tas būtu... Insane. Tas būtu insane. Kā šīs frēns teica, tas būtu insane. Nu, jā. Jā. Tas tā ir. Bet no Pringles tā pīsti nav labi, senreiz taisīja, man nepatīk. Pringles vai? Pašu Pringles var apēst, bet tad uztaisīt pīsti, es nezinu, tad tā nav tas pats. Arī kartupiem un garšā kečupu. Man arī vispār vāk. Bet es labāk ar majonēzi, zinu. Atgādinu. Nekā. Guys, always remember. Monster gang, tag in the comments, nigga. Ja godīgi, šis podcasts viss nav izdevies, es domāju, būs vairāk. Nē, es esmu problēmas vienkārši. Es kā raidījuma vadītājs, es neesmu pietiekami atraktīvs, bet man šodien arī kaut kāds kroplis, kaut kāda hoļa, tas staro iekšā manā uztvērējā galvā, bet jā, mēs to kropli atradīsim un arī likvidēsim. Viņš teica, nahuj neies cauri, kad bija kaut kāda kropļi slēdzās klāta cilvēku galvām un tad čakarēs mazens. Visus tos kropļus mēs vienu pēc otru pa vienam nahuj novāksim, nahuj likvidēsim. Kas tas skan? What the fuck? Kaut kas gāzē laukā. Strīps. Oi, tas vietējais rolleris. Vakars kaut kā nav izdevies. Man ir vajadzīgs adrenalīns, tāpēc man noderēs kokaīns. Jā, man arī vajadzēja kaut kādu amfetamīnu iešņaukt, lai būtu vairāk enerģijas. Ja paglodas arī nevar tagad. Pilns pieslēgums ar kropļā. Kropļā es nevaru. Baudīts arī spētīgi. Varbūt kaut kur amfīts, kaut kāds jādabū, kāds pulveris jāiešņos. Atrod kaut kur plats, kur būtu tik kaut kur centrā, pie brīvības pievarēkļa. Amfīt dabūt. Ir pie Zaklatskas meklē, tu pie brīvības pievarēkļa ir parasti. Kas tur īsti pat nav, zinu kā. Es tur vienreiz, es biju Rīgā, man tur vajadzēja piešķiņu. Un pie brīvības pievarēkļa man tur šovaks satiku. Reāli pie brīvības pievarēkļa. Brīvības pievarēkļa. Man bija divi brīvības pievarēkļa. Es vispār apkojādu. Ja godīgi, man liekas, tas ir kaut kāds portāls uz citu dimensiju, ja 3 naktī tur atnāk, ja godīgi. Tā man notic vienreiz, kad es aizgāju brīvības pieminekli. Nu, pēc Latvijas vēstures tur ir tā saikne, kāpēc tieši brīvības piemineklis ir tur, jo tad no satelīta, tas satelīts visu mildāja un staro visu uzreiz. Jo tur no zemes arī zona nāk tur. Man liekas, tā vietā varētu noņemt brīvības pieminekli un uztaisīt Hesburgeri, ja tā padomā, loģiski, zin kā. Tad visi tur iet. Jā. Labs, manuprāt, man liekas, došos. Es arī jau došos. Ja notiks rīt podcast. Jā. Es kroči šitā publicēšu, bet tad jau es varētu rītā būšu uzsasīt vēl vienu podcastu. Jā, zin kā. Vajadzētu to. Jā.
Labi, davai, lai signāli pēķīgi pičās nākoja. Es pēc strīpa ieslēgšos, pateikšu, kāds viņš propulsē. Viņus pamēģina viņu nogalināt kaut kādā veidā. Labi. Nu, es tagad pitīšu Matrixā, man tagad Matrixā uzdevums ar misiju tagad. Labi. Labi, tad es došos uz virtuālo realitāti. Jā, es mēģināšu iet aizmēt parastā miegā, un visu kropļus nav ko iznīcināt. Es iepašu. Jā. Jā, Labu nakti. Labu nakti, čau.